Čau visiem! Šī būs trešā daļa no 3 video, kur es stāstu, kā ir mācīties Amerikas skolās, kādas ir sajūtas, salīdzinājumi, plusi, mīnusi. Tas pirmais video, kas ir salīdzinājumi ar Latviju un ar Ameriku, kā ir mācīties, tas būs šeit. Mans iepriekšējais video, kurš būs vēl par skolām un kā tur ir. Tad pašas sajūtas, kā ir iekšā tajā pašā skolā, būs vēl šeit. Un šis ir trešais video, es stāstīšu visforšākās lietas, kad tu mācies Amerikas skolā. Kā pirmo lietu, es gribēju pastāstīt to, ka skolās nav tādu jauniņo. Protams, ir kādi cilvēki, kas atnākuši uz skolu, viņi nāk un iet. Man ir bijis tā, ka es atnāku uz kādu skolu, es tur esmu mācījusies jau 2-3 gadus, un es joprojām jūtos, ka es esmu kā jauniņā. Bet šeit, Amerikā, tā nemaz nav. Tad tevi pieņem draugu grupiņās, tu vari iefiltrēties, viens vairāk nepieminēs to, ka tu esi jauniņais, un tu to vispār nejutīsies, ka tu esi jauniņais. Tālāk ir tas, ka visi ir tiešām draudzīgi, nav nekāda nejauka cilvēka, kur tu aprunātu, varbūt es savā starpā pa jokam, bet tāda cilvēku nav. Es gribēju piebilst, forši ir tas, ka, piemēram, ja tu pildi kādu darba lapu vai kaut ko dari, tev skolotā uzliek fonā foršu mūziku, mēs visi klasē dziedam līdzi. Tā kā tas ir ļoti forši. Tālāk es gribēju turpināt ar to, ka Amerikā nav tādas 8A, 8B vai 8C klase. Tādas nemaz nav. Es pat mēģināju skolotājiem pastāstīt, kā tas ir. Viņi nemaz nesaprata. Tāpēc, ka ir tā, ka šeit ir ļoti daudz klases. Kā es stāstīju savā pirmajā video, ir 6 priekšmeti, un katrā priekšmetā, katrā stundā tev būs citi cilvēki. Varbūt tās būs iespējams, ka tev būs kāds 1 vai 2 cilvēki, kur tev būs no iepriekšējās stundas, bet tas ir diezgan reti. Tā kā tu vari iepazīties daudz jauniem cilvēkiem, tas ir tiešām ļoti forši. Tālāk es gribēju pastāstīt to, ka Amerikas skolās ir tiešām ļoti droši. Tāpēc, ka ir tā, ka, ja tu aizies uz skolu, tu nedrīkst, piemēram, iziet ārā no skolas vārtiem. Tur jābūt obligāti skolā, arī pie skolas dežūrais skolas policija. Manuprāt, tas ir ļoti droši un nekas vispār tāds skolā nav noticis pilnībā nekas slikts. Piemēram, ja tev vajag tikt no skolas prom ātrāk, tad teviem vecākiem arī ir obligāti jāparakstās tādā burtnīciņā. Ir tā, ka tu nevari vienkārši sarakstīties ar saviem vecākiem un vienkārši pateikt, to iebrauciet man pakaļ un pēc tam pateikt skolotājiem vienkārši aiziet prom. Sāksim ar to, ka skolās nedrīkst izmantot telefonus. Nevienā skolā Amerikā nav ļaut izmantot telefonus. Varbūt tās filmās ir tā bijis, bet tā nemaz nav. Tevi pazvana skolotājiem vai nu par rāciju, vai nu arī uzvana, tad visa klase dzird, kā tev pasauc, un tā ir visforšākā sajūta, kad tu zini, ka tu vari beidzot tikt mājās. Un tas, manuprāt, ir tiešām ļoti forši. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, ir tas, ka mācoties šeit Amerikā tiešām mainās uztveri. Tas, ka sāksim ar to, ka man te jārunā citā valodā, tiešām tas ir tik savādāk, tas pat dažreiz ir neaptverami. Neaizmirsties noskatīties manu pirmo un otro daļu. Tikamies nākošajā video. Tā!